12. rīts. Eju uz pludmali, lai sāktu skriet. Lāvais. Pirmie 3 kilometri, maiss jau pilns. Pirms pāris dienām atradu vienu virvīti, labi, ka neizmetu, tagad noder. Pirmais maiss darīts un jau atradu otro. Ļoti labi. 50 kilometros, man liekas, pirmā izkasta, otrais maiss iztukšots. Paldies! 12. diena, 12 kilometri noskrieti. Turpinu soļot. Visen otrais maiss. Drīz būs pilns. Atkal velku. Jūtu kaut kas baigi smird. Un jā, 5. ronis. Divpadsmitajā dienā kaut kur 2 bišķi pāri. Pirmo reizi tā ritīgi slikta dūša palika. Tagad ienācu bišķi tuvāk tam mežam, lai daži koki kaut kāds bišķi tēniņi. Neko turpiniet, ka jau ka būs labi. Tāda sajūta, kad tad, kad jūra jūt, ka man ir slikti un es baigi daudz nevaru panest, tad arī viss ir tīrs. Bet, jā, nu labi, es jau biju arī bišķīt aizgājis tur mežā, tur gan ir viss piecūkots. Nezinu, vai to ir cilvēki sametuši, vai tas tur tā ir aizpūties. Tad diez vai pāri pa šito valni var tikt vispār tā aizpūsties. Nu jā, vajadzētu kādu dienu atbraukt tajā ovišķiem. Laikam maz cilvēku, tāpēc tā ir, kad neviens īsti nevar satīrīt. Kādas, 15 kilometrus virs Vēnspils. Izskatās ļoti tā sapņains, skaisti, interesanti pludmali. Tāda jauka, neskārta liekas. Šis izstās interesanti, tāds kā dzīvnieciņš. Bāc, upi 116 nenofilmēja, aizmirs. Šī ir upe 117. 118. upe. Uzādējot. Upe 119. Šis izstās diezgan interesanti. Forši tā. Tātad stāvkrasts principā beidzās. Tur ir vai nu ūdens, vai nu caur mežu. Nu tad šoreiz caur mežu. Šīs dienas mērķis sasniegts, Vēnspils. Vēl tik jātiek līdz tai vietai, kur jāpaliek pa nakti. Upe numurs 119. Vēnspils bišķi tīrāk. Atrada 2 centrus. Bišķīt vecus gan. Vēl bišķīt atkritum. Pēdējie 300 metri šodienai. Apmaldījāmies, sanāca vēl bišķi paiet. Tagad 2 dienas nebūs īsti, kur piestāt pie veikala, tāpēc viss jāņem līdzi.